RFS ir komanda, pret kuru droši vien visgrūtāk atņem punktus. Varbūt pēc Rīga FC. Šeit Asi. Rakičs nospēlē pret Ivulānu. Uz zemes Ivulāns joprojām. Bet turpina spēlēt RFS. Ķigurs skaisti ielo šalākumā. Ķigurs sitiens un bumba arī atrod vārtus. 1-0. RFS izvirzās vadībā, kamēr Markus Ivulāns joprojām guļ uz zemes. Vienmēr nepatīkam šāda situācija. Sajuktu pats savā galvā domājot par to, kurš sitīs, bet ticu, ka viņš izvēlēsies vienu vietu un sitīs tur. Sitiens un tuvu bija Bišukis, lai atvairītu šo pendeli, bet tomēr filigrāni precīzi un pat jāsaka diezgan vāji ieripina, bet precīzi šo bumbu vārtos. Ķigurs. Labi, piespēle 3-0. Kaspar Mārtiņa Ķigura filigrāna piespēle gar vārtiem. Un Darko Lemaiņš pievieno sev 10. vārtus šos spēlēs, spēja parādīt visādus brīnumus un parādīt savu individuālo meistarību un arī skaisti apspēlēt spēlētājus, izdarīt efektīvus skrējienus. Šodien pagaidām diezgan daudz brāķi viņam šeit bīstami un 4-0. RFS klasika. Savainīgs centrē, Lemaičs noslēdz. Rezultāts 4-0. Labi nospēlē. Diamandē atrod Mankendā. Mankendā neveiksmīgi apstrāda, bet Mankendā tāpat tiek pie sitiena. Bišķukis labi. Tālā arī neveiksmīgi apstrāda. Tālais taps un 5-0. Bumba šķērsoja līniju un tieši tā. 5-0 Ismails Diamandē. Gūst RFS jau 5. vārtus spēlē. Kārtīgi nāk, tā teikt, punkts uz šīs spēles. Ir jautājums. Centrējums. Tur gan bumba pamet izdošana laukumu. Nē, Kuadio pie tās tiek. Rakičs sitiens. Diamandē 6. Tiešām arī pie 6. vārtiem tiek RFS. Un šeit arī iespējams varētu drīz svilpt par spēles beigām Diamandē.